Latvijas sejā iezīmēja tautas vēlme un drosmīgi cilvēki. Tā laika augstākās padomes deputāti, kuri uzrīkstējās dot Latvijai brīvas un neatkarīgas demokrātiskas valsts attīstības iespējas. Viņu vidū arī Jelgavnieki, Gunārs Freinbergs, Imants Geidāns, Induls Bērziņš, Andris Tomašūns un Igors Movels. Vai esam pazuduši savstarpējos ķīviņos, strīdos un vienīgās pareizās patiesības meklējumos? Vai esam gājuši strauju attīstības ceļu? Vai esam iekļaujušies Eiropas kopīgajā dzīvē? Ir diezgan daudz, kas īstenojies, bet ļoti daudz, kas pietrūkst. Esam daļai esam vīrušies, bet ceram, ka jaunā audze mūsu sākto darbu līdz galam paveiks un ar laiku jau arī Latvija izies, tā kā dziedājām, lai mūžām viņam dziedētu, kā zvaigznes spožāka. Un tas vēl daudz jāstrādā, ir jābūt morālai cilvēkiem, ir jābūt augstākai pienākuma apziņai jābūt ir un jādomā vairāk par valsts, nevis par savām personīgām interesēm. Vai jūs esat gatavi nelieliem skrējieram? Es nezinu. Nepietika, lai uzvarētu. Bija 5. un izņēma 3. vietu. Tagad ir pienācis tas pastaliņa laiks. Tagad vajadzētu to brīvo Latviju vajadzētu sakārtot. Viss latviskais, un es uzskatu, ka tas ir pats galvenais, ko mēs esam saglabājuši. Un to mēs esam caur gadu tūkstošiem saglabājuši. Vienalga, kādas varas un kādi kari nav pāri Latvijai gājuši, vienalga mēs esam izdzīvojuši, un mēs esam saglabājuši savu latvismu.